Es esmu Imants Frederiks Ozols. Mēs esam uz līnijas. Ansis Satauls Bērziņš, 2009. gada 13. janvāra vecrīgas grautiņu dalībnieks. Šovakar uz līnijas. Labvakar. Labvakar. Kas jūs esat šobrīd, 10 gadus pēc? Nu, jūs jau nosaucat, kas jūs Nu, tā ir tāda palama, jā. To zina visi, tas tā, lai atpazītu. Jā, nu es vienmēr esmu bijis daudz kas, kā saka, 9 arodi, 10 bats. Nu, labi, bet muzikants, matemātiķis, programmētājs, arī pa laukiem ņemos tur ar bitēm. Nu, Pabeidzis esmu izmatus, tīro matemātiku. Bet ko jūs darat, nu, kā tādu darbu, kas ienes iztikas līdzekļus? Nu, es esmu strādājis gan par programmētāju. Bet šobrīd? Šobrīd es mēģinu atgūt iekavēto, sapostīto. Nu, tas prasa diezgan daudz laika, kad teiksim, vardarbīgā kārtā izrauj no dzīves, tad pēc tam tas ir pazudis neatgriezniski, šo to vēl var atgūt, bet nu, pie tā jāpiestrādā un pietiekami daudz. Jūs atzināt, jūs esat atzinis, ka sviedāt ar bruģikmeņiem pa Saeimas logiem, taču nu, esat arī viens no tiem, kas ir izciets visu šo te cietumsodu. Un pie reizes manai kolēģei Valtei Purņai dienas personībā jūs teicāt, ka šis bija nu, nevis grautiņš, bet dumpis vai tāda revolucionāra pretestība. Kā jūs to domājat? Nu, es domāju, ka ļoti daudz, kas, teiksim, tā terminoloģija parāda, iekrāso, teiksim, nu, to attieksmi, kādu grib paust attiecīgie runātāji vai rakstītāji. Un šis apzīmējums grautiņš, viņš jau no sākta gala bija ar tādu negatīvu nokrāsu. Un es domāju, ka šis ir viens no tiem gadījumiem, kad Latvijas valsts un, teiksim, oficiālās sistēmas propagandas mašīna darbojās uz pilnu klapi. Un šis te apzīmējums grautiņš ir viens no tiem. Mēs parādīsim fonā video materiālu no šī te, nu, sauciet to, kā gribat. Nu, mēs publiski esam to pieraduši saukt par 13. janvāra grautiņu. Tas mums ir tāds vislabāk atbildīgs. Galu galā kaut ko jau arī sagrāva. Nu, kaut ko tanī pat laikā uzcēla. Ko uzcēla? Nu, sabiedrības izpratni, teiksim, arī pie varas esošo lielāku rēķināšanos, bet nepietiekam vēl aizvien. Un arī tīri tehniski kritu Godmaņu valdība, tad tas mainījās. Bet jūs domājat, ka tādēļ? Tādēļ noteikti. Bez tā tas nebūtu noticis. Ir pieteikta tāda, nu, šī 22. janvāra demonstrācija. Tātad rīt Mārīte, nu, nezināšu, kā to holandiešu uzvārdu izrunāt, De Bruyne. Kas tāda ir par biedrību? Es saprotu, ka jūs to varat zināt. Es šobrīd pie organizēšanas nedarbojos līdzi. Tikai pasakoju Facebookā, ja, teiksim, ko viņi sarakstās. Nezinu, teiksim, to visu to organizacionālo struktūru es tik labi nepārvaldu, lai šeit stāstītu. Bet iniciatīva kā tāda man šķiet simpātiska un atbalstām. Es uzskatu, ka jo vairāk tauta tiešā veidā pauž kaut kādu savu viedokli, jo tas ir labāk priekš valsts. Mēs uzaicināsim skatītājus zvaniet, rakstiet WhatsApp ziņas, SMS ziņas. Iespēju robežās centīsimies tās arī nolasīt, uzdot jautājumus, ja tādi ir mūsu raidījumies. Jā, man tieši arī saka, ka ir zvans studijā. Labvakar, mēs jūs klausāmies. Labvakar, es varētu jautājumu uzdot. Lūdzu, esat ēterā. Jautājums ir tāds. Jūs tur kaut kur rakstījāt, ka jums tur kaut kāda viena padomdevēja teikuši, ka var neiet atrādīties, citi teikuši, ka ir jāiet atrādīties. Vārds sakot, vai būtu iespējams uzzināt to gudrnieku vārdus, kur jums ieteica, ka jūs varat neiet atrādīties tai probācijai, un tādējādi jums radās tās visas problēmas? Paldies. Jā, tātad runa ir par šo te valsts probācijas dienestu uzraudzību, kurā tad es, ja pareizi saprotu, neatķeksējoties, neierodoties, jūs arī izraisījāt kalna krišanu uz savas galvas. Redzat, kur ir problēma? Problēma ir sistēmiska, un sistēmiska viņa ir arī, diemžēl, cilvēku izpratnes trūkumā. Ja klausītājs nosauc par gudriniekiem, jūs arī, teiksim, sakat atķeksēties.
Par probācijas dienestu, nevis par cilvēkiem. Jā. Bet tā ir tāda formāla pieeja, kas pēc būtības neatbilst tam, kam ir vispār domāts nosacīts sods. Bet jūs jau varējāt, kam ir domāts probācijas dienests. Bet jūs jau varējāt to nevis formāli, kā es saku, aķiksēties, bet iet un no sirds to visu izdarīt. Nē, redzat, kas pa lietu. Nosacīts soda būtība ir tas, ka cilvēks šī laikā neko nepārkāpj. Uzraudzības būtība ir tad, ja cilvēks ir tāds, kas pats netiek galā, viņam palīdz neko nepārkāpt. Un citās valstīs, teiksim, ir nosacīts sodi, tā arī definēta, ka ir nosacīts sods ar uzraudzību un nosacīts bez uzraudzības. Latvijā viņš tradicionāli no padomu laikiem bija bez uzraudzības. Un, pateicoties Juda iniciatīvai, sataisīja putru, sataisīja bardaku. Un faktiski es trāpījos tādā pārejas posmā un, teiksim, paralēlā izdalītā lietā, spriedumā, bija rakstīts, ka cilvēkam jāiet atrādīties melns uz baltu. Man bija rakstīts, ka man nav jāpiedalās, man spriedumā bija rakstīts, man nav jāpiedalās valsts probācijas dienesta programmās. Šī atķeksēšanās, kā jūs to saucat, arī faktiski ir dalība viņu programmās. Ja man spriedumā rakstīts, ka nav jāpiedalās, tad man nav jāpiedalās. Vai jūs tiešām nezinājāt, ka jums ir jāiet uz šo te valsts probācijas dienestu? Man pienāca vēstule, es konsultējos, klausītājs jautāja, viens no tiem bija, teiksim, Redisons, ar ko es kopā pie Puriņas biju arī pirms pāris gadiem. Vispār jurista apvienība, Latvijas jurista apvienība sniedz oficiālu viedokli atzinumu, kurā rakstīja, ka man nav jāiet. Mans jautājums ir vēl vienkāršāks. Vai jūs saņēmāt to vēstuli un izlasījāt, ka jums ir jāiet vai ka nav jāiet? Jā, es izlasīju vēstuli. Es sapratu, ka viņa pretrunā spriedumu. Es pārsūdzēju šo vēstuli. Tas ir jūsu interpretācijā. Pārsūdzēju šo vēstuli probācijas dienesta direktoram Papsujevičam, un viņa atbildi pārsūdzēja administratīvā tiesā. Un lūdzu probācijas dienestu līdz šī procesa beigām neko nedarīt. Jā, teiksim, sagaidīt šīs tiesāšanās beigas. Viņi neieklausījās. Viņiem bija iespēja to darīt, bet viņi to nedarīja. Bet jums jau arī bija iespējas darīt to, kas ir vēstulē teikts, un paralēli tam apstrīdēt, bet apstrīdēšana jau nenozīmē, ka nav jāpilda tas, kas jums ir uzlikts par pienākumu. Kā es to saprotu? Tas ir interpretācijas jautājums. Jā, tur sanāk neviennozīmīgi tā lieta. Tur sanāk pretruna. Bet viennozīmīgi toties ir tas, ka jūs bēgāt no valsts uz Čehiju un saucāt to par politisku trindu. Es nebēgu no valsts uz Čehiju. Tā kā probācijas dienas iesniedz tiesā uz izpildīšanu, un tātad pirmās instances laikā, kad bija pirmā instance, es tiešām stažējos Čehijā, bet tā bija cita reize. Es lūdzu pārcelt, un pēc tam vēl Viļņā stažējos. Es lūdzu pārcelt, kad man beigsies šīs stažēšanās, jo stažēšanās, teiksim, doktorantūras ietvaros atbilst šim te mērķim, it kā resocializācijas. Probācijas dienests, tiesa neieklausījās, un pie tam pieņēma man negatīvu lēmumu par izpildīšanu, pie tam tiesa, kurai nebija tiesība to darīt. Jo tiesai pēc deklarētās dzīvesvietas tikai ir tiesības šo jautājumu izlemt. Es viņus informēju, ka man jau kādu laiku ir cita deklarētā dzīvesvieta, un viņam jāpārsūta pēc piekritības. Tiesa to noignorēja. Tad faktiski viņi pieņēma neleģitīmu lēmumu. Es rēķinājos. Skatītājs zvanam. Labvakar, klausāmies jūs. Halo! Jā, es kā? Jā, jūs esat ēterā, runājiet, lūdzu. Labvakar. Es gribu atkal tev jautāt tādu jautājumu. Saki, kā tur tas bardaks sākās? Kā tu tur tiki iekšā tanī bardakā? Un man galvenais, kas man interesē, vai tiešām tas Pabriks ir arī tur iesaistīts, jo viņš ir tur bijis pret to Saeimas izdarībām, un sakarā ar to viņš ir gandrīz tā kā kūdīs jūs tur. Kā tur ir tā? Jā, paldies par jautājumu. Es pieļauju, ka tur bija dažādi cilvēki un dažādi tas notika. Mani neviens nekūdīja, bet liela nozīme bija tam, ka šis Doma laukuma mītiņš bija, teiksim tā, vai tīši vai netīši, bet ļoti nepareizi režisēts. Jo, ja cilvēki tiek saicināti un ir lielas masas, un tās masas tiek uzkarsētas, un tad pēkšņi tādā pīķa punktā tiek pateikts, viss tagad ejiet mājās, tad skaidrs, ka tā enerģija kaut kur izlauzīsies.
Ja? Un tādā ziņā, protams, Pabriks ir atbildīgs kā mītiņa pieteicies, viens no 3, ja? par šī pasākuma nenovešanu no šī vārīšanās punkta līdz atzišanas punktam. Ja? Bet viņš jau nav noteikti atbildīgs par jūsu individuālo rīcību, par to, ko Nē, bet par to, ka masas tika uzkarsētas un pasākums tanī brīdī tika vienkārši slēgts, par to noteikti rīkotājiem būtu jānes kaut kāda atbildība. Vai viņam bija jāsarīko afterparty ballīti? Nē, vienkārši, ja tā atsaucība tautas ir tik liela un ja tu uz to spēlē, tad tu esi arī atbildīgs par to, lai pavilktu ilgāk, vai, es nezinu, sarīkot dziedāšanu. Šis gan ir interesants aspekts, ko jūs sakat, jo, protams, ka patiešām tā tad bija šie cilvēki, bija šī biedrība citai politikai, nemaldos, kas tobrīd arī rīkoja šo politisko pasākumu, un tā tad viņi, acīm redzot, ieguva to, kas viņiem bija jāiegūst. Bet, tajā pašā laikā tas nekādā mērā neatceļ pārējo dalībnieku rīcību. Ne jau visi gāja tur, lai uzvestos tā, kā uzvedāties jūs, tas jau ir atkal... Es neuzskatu, ka es nepareizi uzvedos. Jūs uzskatāt, ka jūs uzvedāties pareizi? Jā, atbilstoši situācijā. Ieva mums ir WhatsAppā uzdevusi šādu jautājumu, vai plānojat rīt piedalīties mītiņā pie Saeimas un ko iesakāt ņemt vērā šī mītiņa dalībniekiem? Pirmkārt, cik es formāli saprotu, tas ir pikets, tātad tur ir mazliet savādāk, tur tā viss padarīšana, ja? Tātad nav iespējams teikt tādas runas, kādas iespējams teikt mītiņā. Par piedalīšanos šobrīd vēl neesmu izlēms, iespējams, ka aizbraukšu, bet, kā jūs teicat, es neesmu viens no rīkotājiem. Un, es domāju, ka cilvēki, teiksim, tas, ko šie rīkotāji grib paust, tas ir izskanējis publiskajā telpā. Es uzskatu, ka tautas demonstrācijā vai tautas piketā teiksim, atbalsta paušana konkrētiem politiķiem vai konkrētiem politiskiem spēkiem nebūtu iederīga. Bet šādi principiāli jautājumi, kā teiksim, kaut kādas valdības apstiprināšana vai neapstiprināšana vai ārkārtas vēlēšanas, protams, šāda veida piketā var tikt paustas. Mums ir vēl viens skatītājs zvans. Labvakar, klausāmies jūs. Labvakar. Lūdzu. Es gribētu tieši jums, cilvēkam, kas tagad ir savas ādas, ir pieredzējis, tā īsi sakot, mūsu valsts varbūt beztiesiskumu vai tiesiskumu pārnestā nozīmē. Es tāpēc gribētu pajautāt viņam tā, ja viņš saka piketēt pret valdību vai deputātiem, bet es gribētu, lai viņš varbūt padomā ar visu savu pieredzi, lai nebūtu tāds balagāns, varbūt mums kaut kā vajadzētu saņemties visiem, mums vēlētājiem, jo mēs nereti no politiķiem dzirdam, ka mēs šitādi muļķi ievēlam un nākošā dienā viņus apsaukājam, ka viņi ir slikti. Bet jautājums jau ir tas, ka mums bieži vien nav no kā lai pasaka, tas materiāls, ko mēs ievēlam, mēs esam piespiesti vēlēt par šiem sarakstiem. Mums mažoritāro vēlēšanu sistēmu nedod, mums nekas nenotiek, lai mēs uzlabotu vēlēšanu sistēmu. Un vai jūs ieteikums, bet jūs ieteikums? Tas izmaina šo vēlēšanu sistēmu un vispār vēlēšanas kā tādas, partijas kā tādas, lai viņas veidotos priekš mums vēlētājiem. Nevis piedodiet šie klubiņi, klubiņi, kas ir naudas atmazgāšanai. Paldies par zvanu. Jā, kāds ir jūsu komentārs? Jā, es pilnīgi piekrītu. Kam jūs piekrītat? Jūs piekrītat tam, ka kādam būtu jāveido partijas? Es biju skolnieks, es tobrīd vēl nevarēju vēlēt, bet es atceros pēdējās augstākās padomes vēlēšanas. Un es domāju, ka salīdzinot ar visām Saeimas vēlēšanām, tās bija daudz īstākas vēlēšanas, daudz tautas gribu, daudz vairāk atainošas. Tā, lai es saprastu. Tās notika mažoritārā sistēma bija tobrīd padomes LPSR un visā padomu savienībā. Tātad bija šie vēlēšana apgabali. Dažādas valsts, dažādas sistēmas. Tas pats par sevi negarantē demokrātijas funkcionēšanu. Šī sistēma, kas ir šobrīd, kad ir tikai saraksti. Pat, teiksim, Leiši ir pārgājuši uz jaukto sistēmu, kad ir gan individuāli apgabali, gan saraksti. Ja? Bet pie mums vēl aizvien ir saraksti. Un tas tomēr tas samazina deputātu individuālo atbildību un individuālo lomu. Es domāju, ka individuāla atbildība, tieši tāpat kā jūsu gadījumā, kā rīkoties tajā grautiņā, dumpī, revolucionārajā protestā, vienalga, kā mēs saucam, nosaka katrs cilvēks pats. Jā, bet cilvēks tomēr spēlē arī lomu, kurā viņš nonāk.
un ir kaut kādi noteikumi, pēc kuriem viņš vadās. Kādu lomu tad jūs spēlējat? Piemēram, par vēlēšanu sistēmu es pabeigšu. Ja, teiksim, vai cilvēku iekļaus sarakstā nākamajās vēlēšanas vai neiekļaus. Bet ja viņš var balotēties kā individuālais, tad viņš šis jautājums neuztrauc. Ja? Tas tāds piemērs. Lūk, kāds bija jautājums, kur es spēlēju lomu? Nē, jūs teicāt, ka katrs spēlē kaut kādu lomu. Caur to jūs gribējāt pateikt, ka šīs individuālā lēmuma tas faktors ir sazemināts, salīdzinot ar to kaut kādu lomu, es nezinu, no grupas izrietoši, no kaut kā izrietoši. Tas, ko es gribēju saprast. Nē, ja cilvēks, teiksim, baltais individuālā apgabalā, tad viņš, teiksim, viņam nav jāspēlē šī partijas dalībnieka loma, kas tomēr uzliek zināmus rāmjus, kas reizēm samazina šo individuālo atbildību. Partijas pastāvēs jebkurā gadījumā. Jā, un tieši tāpēc vajag jaukt to sistēmu. Pusi, teiksim, no sarakstiem un pusi no individuāliem. Un tas mums dos tieši ko, kā jums šķiet? Tas dos to, ka būs vairāk deputātu, kas paši par sevi ir personības un kas paši par sevi uzņemās atbildīgu rīcību. Vai jums nešķiet, ka mēs meklējam kaut kādu brīnumainu risinājumu? Un tas brīnumainais risinājums nekad nav ārpus cilvēka, bet cilvēkā pašā. Nav runa par brīnumiem, ir runa par to, ka Latvijā šī sistēma pēdējos 25 gadus ir tīši veidota tā, lai aizvien mazāk samazinātu tautas ietekmi un aizvien vairāk palielinātu kaut kādu tādu, kliķu ietekmi. Bet paņemam pašreizējo piemēru. Gribējām pilnīgi jaunus, dabūjām jaunus. Saimā lielā mērā ir pārstāvēti jaunu spēku. Cita lieta, ka mēs nevaram pagaidām vēl efektīvi darboties, tā ir cita lieta, kas tam nāk līdzi. Šobrīd es tā jūtu, ka mēs tagad varēsim sākt vainīgo meklēt kaut kur citur. Mēs vairs neteiksim, ka mums pietrūkst jaunu cilvēku, kas iet politikā. 60 jauni cilvēki ir iegājuši Saimā. Tieši tāpēc es saku, problēma ir sistēmā. Tā ir sistēmiska problēma. Tā nav tik daudz personālija problēma, cik sistēmas problēma. Un sistēma tiešām ir diezgan slikta Latvijā. Pie tam ir izveidojies aburtais loks, kad šo sistēmu mainīt var tikai tie, kas no viņas barojas, un līdz ar to tikpat kā neiespējami ir viņu nomainīt. Cietuma kamerā atrada arī mobilo tālruni. Tas bija tad, kad bija sēde par pirmstermiņa atbrīvošanu, ne jau šeit, kad bijāt Rīgā. Un gan Rīgas centrāla cietuma, gan valsts probācijas dienesta pārstāvi teica, ka Bērziņu nevajagot atbrīvot pirms termiņa, jo abu iestāžu viedoklim pievienojās arī prokurors, jo par ļaunu jums runāja tas, ka vairāk kārtīgi esat administratīvi sodīts un prokurori ieskatā tas norāda uz attieksmi pret likumdošanu. Vai jūs sevi sauktu par anarhistu varbūt vai kaut kā? Nē, es neesmu anarhists. Bet jūsu attiecības ar likumu, acīm redzot, ir citādākas? Nekā kam? Nekā, piemēram, man. Un kādas ir jums? Man nav šādas vēstures, un es domāju, ja es nonāku tādā situācijā, es laikam, var jau būt, ka es esmu naivs vai pārāk likuma paklausīgs. Vadāt automašīnu? Vadu. Un jums nav neviena administratīva soda? Ne. Tad jūs esat, laimīgs cilvēks. Nezinu, cik es pazīstu savus draugus un paziņas visiem. Kaut kādas tomēr gadās, vai ātruma pārsniegšana. Bet varbūt jūsu šādu rīcību kā reiz draugi un paziņas arī motivē uz tādu balansējošu ar likumu, ne? Cilvēki taču ļoti lielā mērā veidot kā reiz draugu un paziņu loks. Droši vien, līdzīgie pievalkas, jā, varbūt, jā. Mums ir vēl viens skatītājs zvans. Labvakar, klausāmies jūs. Labvakar. Lūdzu. Man Bērziņa kungam tāds jautājums. Viņš pilnīgi attaisno savu rīcību par akmeņu mešanu logos Saimai. Bet kāda viņa attieksme būs, ja tie, kas ar viņu nav vienisprātis, mestu akmeņus viņa logā? Paldies. Asprātīgs jautājums. Man jau šāds jautājums ir uzdots. Es uzskatu, ka pirmkārt, ja tiešām būtu tā, ka es, piemēram, neielaistu ķekatniekus savās mājās, tad es vienkārši uzskatītu, ka es esmu to pelnījis. Es klausījos to piemēram par ķekatniekiem. Man liekas, ka tā ir demagoģija. Nē, tā nav demagoģija. Bet tā ir demagoģija. Jūs šobrīd runājat par politisku protestu akciju. Nevis par kaut kādiem gadskārta godiem, pie kuriem pieder ķekatnieki. Jā, bet šī domāšana tradicionāli viņa var projicēties tad arī uz mūsdienu dzīvi. Kas vēl projicēsies uz mūsdienu dzīvi tādā gadījumā? Laulības institūts.
Laulības institūts, protams, nāk no pietiekami seniem laikiem, lai saturētu arī kaut kādas paražas, kuras varbūt arī nav vairs tik ļoti aktuāls. Ja, nav tik ļoti aktuāls. Tas ir man vēl viens jautājums. Presē diskutēja arī par jūsu attiecībām, izrušas attiecības arī ar 2 bērnu māti. Es atbildēšu kungam vispirms vienu teikumu. Tātad es uzskatu, teiksim, ja būtu situācija, kad man vienkārši izcist logu, es uzskatītu, ka pietiekams sods būtu, teiksim, dubulta skādes atmaksāšana. Es uzskatu, tas būtu adekvāts šādā gadījumā. Bet tātad jūs uzskatāt, ka sodam ir jābūt? Ja mēs tomēr uzskatām, ka te var būt divējādi ceļi, ja, teiksim, uzskatīt, ka bija pamatot šī rīcība, teiksim, un tad vienkārši vajadzētu atlaist 13. janvāra dalībniekiem, ja, un otrs uzskatīt, ka tomēr viņi nebija pamatoti, ja mēs tā pieņemam, un ja ir kaut kāds sods, tad pilnīgi pietiek ar dubultas skādes atmaksāšanu vai 3-kāršu. Bet jūsu gadījumā jūs pateicāt to, ka jūs, kā namīpašnieks, pieņemt, jūs nosakat, kas ir adekvāts vai nav adekvāts. Dubultas skāde. Lūk, likumdevējs arī ir noteicis, kas ir vai nav adekvāts sods par šādu nodarījumu. Likumdevējs to noteica 27. gadā, Staļina laikā. Pēc Latvijas okupācijas šis pants tika pārnests uz pie mums 27. gadā nebija LPSR kodeksu. Un tas vispār ir kauns, ka Latvija gandrīz 30 gadus pēc neatkarības atgūšanas dzīvo pēc Staļina represiju likumiem. Tas ir vājprāts. Jā, bet kāds arī teiks, un tas ir kauns, ka Ansis Atols Bērziņš dzīvo pēc ķekatnieku laika. Starp citu, kāpēc vārds Atols? Tas ir turku vārds. Tas ir turku vārds, jā. Kādēļ šāds vārds? Mans tēvs mācījās Ļeņingradā turku valodu un universitātē, un viņam bija labs draugs turks ar šādu vārdu, un viņš man tāds kā... par krusttēvu nevar saukt, par pusmēnešu tēvu arī, bet kā tēva draugs, kurš bija blakus, kad es dzimu, jā. Vai jūs neuztraucaties sirdsēsti, ko jūs izraisījāt tuvajiem? Tēvam to starp, un kuram arī nācās izmantot to, ka viņu cienu un godā, lai iesaistītu šo cilvēkus atbalstu. Es neuzskatu, ka es to izraisīju. Es uzskatu, ka valsts varēja rīkoties adekvāti un neizvērst šādas nepamatotas represijas. Es rīkojos tā, kā bija jārīkojas cilvēkam, kurš, teiksim, es uzskatu, ka cilvēkam nav jālien valstī vienā vietā tikai tāpēc, lai viņu nerepresētu. Cilvēkam ir ar pašcieņu un godu jāiznes, ja, kaut kāds, teiksim, tas, kas viņam nāk virsū. Sabiedrībā, es gan teiktu, ir arī zināmi principi līdzās pastāvēšanai. Ja būs 2 miljoni Anša, būs grūtāk dzīvot nekā ar 2 miljoniem Frederiku, kas, protams, ir demagoģisks apgalvojums, bet tomēr. Bet ko jūs tagad tālāk darīsiet dzīvē? Es, piemēram, iedomājos, ap citu vēl viens jautājums par to, ko tālāk darīsiet. Jūs advokātiem jau esat aizmaksājis visu to, kas ir jāsamaksā? Kuriem vajadzēja maksāt, tiem ir aizmaksāts, bet ir arī tādi, kas teiksim, palīdzēja sabiedriski vai daļai sabiedriski, teiksim. Jo, saprotat, te tomēr ir arī idejas lieta, te nav tikai naudas lieta. Es piekrītu, ka varbūt jums šķiet, ka tā ir idejas lieta. Es piekrītu, ka varbūt tāda tur ir, bet man ir grūti saprast tieši, kāda ir tā ideja, jo to jūs nevarat tā, vienkāršiem vārdiem pateikt. Kas ir šī ideja? Valsts, kurā katrs Ansis noteiks, kāds ir viņas sods? Valsts, kurā, teiksim tā, kura pieiet tiesiski visām pusēm vienādi. Labi, bija 13. janvāra notikumi. Tad vērtējam visu pušu atbildību. Policijas bija pārkāpumi no rīkotāja, mītiņa rīkotāja puses, bija pārkāpumi no policijas puses, pie tam es pats redzēju, kā spārda cilvēks, kur nepretājas. Savām acīm es to redzēju. Tā noteikti faktiski bija krimināla atbildība. Neviena lieta pa disciplināru lietu netika ierosināta. Edgaram Gorbaņam izšāva aci. Sākumā policijas vadība liedzās, ka vispār tika lietots gumijas lodzes. Pēc tam ar liecībām ierīnas policistu tika pierādīts, ka tika lietots. Vienalga, neviens par to nav nekādu atbildi, neko darījis. Pēc tam lietas materiāli, tad ir visas puses jāizvērtē. Pie tam jāizvērtē objektīvi. Bet tika pret vienu pusi, pie tam ar safabricētām liecībām. Ir vairākas liecību grupas, ja, policisti. Mums, diemžēl, laiks beidzas. Pasakiet, ko jūs darīsiet tālāk dzīvē? Man ir vairāk nekā var apdarīt. Man ir ko darīt un visu kaut ko. Gan ar zinātni, gan ar lauku darbiem, gan ar mūziku.
protams, šobrīd bērniem pietrūkst uzmanības deficīts un šobrīd tēvs, starp citu, visu šī faktiski valstiskā nozieguma rezultātā ir ar insultu slimnīcā. Sapratu. Tātad jums būs ko darīt, lai jums tajā arī veicās. Paldies jums tāpat. Paldies Ansim Atolam Bērziņam, kurš uz līnijas bija šovakar. Rītvakar gaidām ciemos Vēntu Armandu Kraukli, politiķu Valkas novada domas priekšsēdētāju un lūkosim, kas tur par to lietu, ka valdzēnieši grib kļūt par valdzēniešiem. Ar labvakar!